Zemnieki sāk sējas darbus, pirmie lauki ar pupām vasaras ciešiem jau apsēti, taču daudzie darbus kavē lietavas un pat sals. Bažas zemniekiem rada nevien mainīgie laika apstākļi, bet arī zosis, kas izkāpā iesētās pupas katru gadu. Jā, klausos. Kurš? Aci, bļā! Jo. Svecīt! Tu esi otrajā stāvā? Es esmu mājās. Es šodien vispār nekur netaisos iet. Man ir māju vakars, man ir mierīgais vakars šodien. Bļā, tu tāds vakars būs, tu huiela vispār, bļā! Es tev esmu teicis, es nevaru tā katru nedēļas nogalu kaut kā taisīt. Es slikta meitene. Es jau kaut arī neatceros, bet... Bļāģi, tu nebūsi te pēc pusstundas. Es aizbraukšu pats pakaļ tev, tu, bļā, veici, tu gribi, lai skāp mašīnu? Jo, nē. Es aizbraukšu viņam pakaļ. Es aizbraukšu tev pakaļ. Labi, es braucu, es saucu mašīnu. Kur jūs esat tagad? Mēs tur pādās esam. Nu, es tagad neatros. Es nezinu, kur es tagad esmu. Bet tu zini, kur es esmu. Tu zini. Apstiksim, tādas Sieg, rīt tev jāsien apstiksim, tu esi ko! Nesit manam cīpam. Ha? Es saucu nomalē strādnieku pilsētā, pamutēs alkusos un galva vienmēr kaponā. Šalīgs un esmu nekāds aizgulīs, bet teģis satiegot es zinu tās uzmedīs. Tad pienāk vakars, es no mājas ārā izēju, ceļos mašīnā un iedarbinu cīnēju. Lapas iedegas un iesnācu un aizbraucu pie mani pavadā ar skapienu. Jo man ir vēlais bebis un tas man ir vienmēr līdz. Jo man ir vēlais bebis ātrs un aizkulīgs. Jo man ir vēlais bebis ļoti iespaidīgs. Kā tiešām maziņā.